Es jūs ļoti priecājos sveikt Kolkas ragā, un Kolkas rags ir dabas dota satikšanās vieta. Pašas dabas dota, jo šeit satiekās divas jūras, liela jūra ar mazjūru, saulēkts ar saulrietu šeit satiekās, putnu ceļi, kuģu ceļi, tautas, cilvēks satiek dabu. Nu, putni, teiksim, te ir pavasara migrācijā stundā 10 000 putni te var pārlidot Kolkas ragu. Un Kolkā ne tikai divas jūras, bet kādreiz bija arī divas bākas. Te var redzēt, kā, teiksim, krastā, kā viņas bija. Bet, nu, tā tendence bijusi vienmēr tāda, kad jūra nāk tuvāk. Un 1700. gados ziemeļu bāku noskaloja, un tad pieņēma lēmumu, ka ir jābūvē uz mākslīgas salas Kolkas bāka. Un 1884. gadā atvērās gaismu iededza Kolkas bāka. Vienīgā Latvijas sala. Ja, Kolkas bāka sanāk vienīgā Latvijas sala. Apmēram 12 gadus veda akmeņus, lai to salu izveidot. Nu, un tad ir tāds interesants moments, kad no 1974. gada bāka darbojās automātiskā režīmā. Un padomju laikā tur bija tāds neliels atomreaktoriņš uzstādīts pat uz tās Kolkas bākas. Bet tad, kad padomju armijai bija jābrauc apakaļ uz mājām, tad arī viņi paņēma to reaktoru sev līdzi. Un tad Dāņi 1994. gadā uzdāvināja viens no pirmajām saules baterijām vispār Baltijas valstīs. Un tad bāka šobrīd strādā arī automātiskā režīmā, un vienkārši bākas pārvaldniekam atnāk īziņa. Es bāku ieslēdzos, es bāku izslēdzos. Un te var redzēt, tātad dienvidu bāka vēl pirms 69. gada vētras bija trīsstāvu fundamentāla māja. Tās ir tās pašā ragā, ko mēs redzēsim, tās akmens, nu, teiksim, tādas drupas nelielas, ja? Tā ir bijusī dienvidu bāka. Bet, nu, laiks un vējš un jūra dara savu, un tā lieta ir kāda, kad ragā, teiksim, kad jūra ziemā skalojās pāri, visas tās zemes paliek irdena un vienkārši akmeņi grimst iekšā. Un tur tā trīsstāvu māja, tur arī ir tā raga galā, bet viņi vienkārši ir visi tie akmeņi, visi ir iegrimuši smiltīs. Mīl katrs baltu maizes riku, mīl katrs baltu maizes riku. Es mīlu lauku rūtens pliku. Kad saka Krišāns Valdemārs, visi uzreiz tika pa tiem vainašiem, un tad mēs gribējām arī tomēr, lai Kurzemē arī tāds, nu, teiksim, viņam pa godu. Malacis. Jā, uzdāvināt mums ir tāds savā laikā pa Krišāns Valdemārs. Tā ir kopija, jo nu ir tā, ka mums ir 1000 nekas nav palicis vairs topus, visavācies un beidzot kopus, visavācies un beidzot kopus. Mēs varam, brāļi, pasēdēt. Mēs varam, brāļi, pasēdēt un norunāt, kā vairāk pret, un norunāt, kā vairāk pret. Viens otru sliktu nedarīsim, viens otru sliktu nedarīsim, jo mūži ir karu dzīsi, jo mūži ir karu dzīsi, un galā viena var pavien, un galā viena var pavien. Pat ja nav vēja katru dienu, pat ja nav vēja katru dienu, es otrai vārpai paklānos, es otrai vārpai paklānos. Es negaidu, kā man ko dos,
Es negaidu, kā man ko dos, es tavu stiebrā zaļā kāta, es tavu stiebrā zaļā kāta. Man tikai ziedēšana prātā, man tikai ziedēšana